Teiciens visiem zinību dienā. Ceru, ka visiem viss jauki pagāja, gan lieliem, gan maziem skolniekiem, gan vecākiem, gan pedagogiem. Un tātad šodienas tēma, protams, saistīta ar mācībām un kā mēs varam atbalstīt sevi, gan kā vecākus, kuri ir līdzās tiem, kas mācās, gan pedagogi arī var droši izmantot šo atbalstu, un arī, protams, pašiem skolniekiem. Skolnieki var būt lieli, mazi, studenti, arī mēs, pieaugušie, mums ik pa laikam ir kaut kas jāmācās, un tas ir ļoti vērtīgi, ja mēs palīdzam sev šajā procesā, jo mācību process prasa resursus, tas prasa arī zināmus apstākļus apkārt, lai viss noritētu pēc iespējas produktīvāk. Nu tad slēgšu iekšā prezentāciju. Tūlīt padalīšos ar ekrānu. Tā. Tātad mēģināšu pēc iespējas īsāk, cik nu man sanāk, jo es jau smējos ar visiem saviem pazīstamiem, kad par ētriskām eļļām es varu runāt un runāt, un tad mēģināšu pēc iespējas īsāk pateikt galveno. Tātad īsumā tie, kas mani nepazīst, mani sauc Ārita Elizabete Rubena. Esmu angļu valodas skolotāja. Nesen tieši skaitīju, kad ar pirmiem saviem pedagoģiskiem soļiem es sāku iet pirms 17 gadiem. Tā kā krietnes laiks ir pagājis, lielāko daļu esmu strādājusi ar pieaugušajiem, un pandēmijas laikā tomēr arī man uz puslodzīti pierunāju strādāt arī valsts skolā, strādāju ar sākumskolas vecuma posmu no 1. līdz 4. klasē un vadu arī pēcstundu angļu valodas pulciņus. Tātad, esmu skolotāja, tā angļu valodas mācīšana man ir sirdslieta, un otra sirdslieta man noteikti ir vides un ekoloģijas jautājumi. Es soli pa solim apzināti ieviešu aizvien vairāk videi un organismam un mentālai veselībai draudzīgākus soļus, lai būtu labi gan man, gan apkārtējiem un arī mūsu planētai Zeme, jo gan es, gan apkārt mans jebkurš cilvēks un arī planēta mums ir dota viena. Un tāpēc es domāju, ka ir tīri likumsakarīgi, kad pievēršam tam apzinātu uzmanību. Un ar ētriskām eļļām es iepazinos, varētu teikt, jau pusotru gadu atpakaļ, tā nopietni. Protams, biju dzirdējusi par to iepriekš, bet sāku, regulāri tās lietot pusotru gadu atpakaļ, un esmu ļoti, ļoti gandarīta. Tāpēc arī redzot šos rezultātus savā dzīvē, gribās dalīties arī ar tiem tālāk. Mani var arī atrast Instagram well.beingessentials un arī YouTube kanāls lēnām top. Tas īsumā par mani. Ieteikumu mācību procesu veicināšanai. Tātad pirms mēs ķersimies klāt ētriskām eļļām, gribu arī mazliet padalīties no sava profesionālā skatījuma, kā mēs varam atbalstīt sevi vai jebkuru, kurš mācās. Tātad mācību process, viņam jābūt ieplānotam, un īpaši bērnam ir ļoti svarīgs režīms jau no mazām dienām, kad mēs zinām, ka tas un tas seko pēc tam un tam.
Protams, dzīvē var notikt kaut kas negaidīts, un spontanitātei ir arī sava vieta, bet pārsvarā, jā, cenšamies tomēr ieplānot, lai bērns arī var emocionāli sagatavoties tam, ka viņam jāiet uz skolu vai viņam jāpild mājas darbi. Ļoti labi noder mazākiem bērniem, piemēram, tagad var redzēt internetā daudz piemērus, kur pats var uztaisīt kaut kādus plakātiņus ar darāmiem darbiem vai dienas kārtību. Ja, tātad šī laikā mēs darām to, tad mēs to. Un tad arī, lai bērns jūtas, ka viņš ir arī kaut kur noteicējis, var prasīt, aiziet pie savu plakātiņu, pasties, cik pulkstens, kas tuvojās tev, aiziet tātad pats pasako līdzi, kas tev tur tavā plakātiņā ir, un tad, tur tās, jā, un ko tad mēs darīsim tanī laikā, kas mums vajadzīgs priekš tā, lai mēs to izdarītu. Un tā tālāk, jā, tātad lielākiem cilvēkiem noteikti dar plānotājs un tā, bet mazajiem noteikti, jā, kaut kāds uzskatāms, tur var visāds, ka tur aizloka, atloka, tur, piemēram, ir iztīrīti zobi, tad tur aizloka to sadaļu, tad atlocītajā lasa, kas ir nākošais un tā tālāk. Tur tiešām var variēt un variēt. Nākošais ir, protams, par pašu mācības vietu. Skolā jau arī ir noteikta kārtība, kas jātur arī tīri drošības apsvērumu dēļ, kad somas un maisi nemētājās pa eju vidu, jo vienkārši kāds var aizķerties un nokrist un sasisties. Tāpat arī galds, lai kaut ko atrastu, kas jāņem rokā, tomēr ir, lai arī, zinu, man pašai ir tāds, es smējos tāds, citreiz tāds mākslinieciskais tāds bardaciņš uz galda, īpaši es kaut ko taisu, bet tomēr, jā, lai būtu, varbūt procesā ir kaut kā tur, ka kaut ko taisa, ka tur daudzas lietas saliktas, bet lai pirms tā un pēc tam mēs zinām, kur tās lietas noliekam, jā. Tātad sakārtojam savu mācības vietu, iekārtojam īpaši mājās, ja jums ir savs rakstām galds bērnam vai jums pašiem, iekārtojiet to blakus difūzerītes. Jā, man noteikti difūzers ir svarīgs, lai es varu iepilināt ētriskās eļas atbilstoši tam, ko es tur daru. Jā, kaut kādas varbūt kāds citāts kādā kartiņā, ja piesprausts vai ielikts rāmītī, vai kāds attēls, ja, kas tā kā nav pārāk raibi arī nevajag, tad mums būs tādi lieli kairinājumi smadzenēm apkārt, un tad arī nav labi, bet kaut ko vienu vai divas lietiņas, kas mums tā kā iepriecina, ka mēs acis tur ļaujam atpūsties, ja tur, ka paskatāmies uz to, tad tā kā iekšēji smaidam, ja. Labi, tad, kā jau arī jau teicu, ka nav labi, ka ir pārāk raibi, arī klases iekārtojums ir labi, ka ir kaut kāds bērnam atbilstoši, bet tomēr toņi nedrīkst būt tik ļoti tādi kliedzoši, kad ir grūti atrasties. Mums noteikti mūsdienās novēršanas pirmais kairinātājs ir, protams, telefons. Tad telefonam vai nu ideāli viņu nolikt vispār citā istabā, izslēgt skaņu. Ja viņš tomēr ir vajadzīgs, ka tur kaut kas jāmeklē vai jāatbild, tad lai viņš ir blakus, bet tā noliekam bez skaņas, bez visa un tomēr, ja ļauj, protams, ka ja gaida kādu zvanu, kas vajadzīgs, tad atstājam, bet mēģinam pēc iespējas mazāk. Citam varbūt palīdz mūzika, tad var ieslēgt, jā. Ir arī pētījumi, kad ir īpaši arī bērniem kaut kāda mūzika palīdz. Ir kam palīdz, ir kam nē, tā kā tas ir jāvēro, jāskatās. Citiem vajag pilnīgu klusumu. Es arī ieraudzīju internetā nesen, domāju, pat arī iegādāties esot tādi, ko ielikt skaņas mazināšanai, nevis lai klausītos, bet lai mazinātu skaļumu, trokšņus apkārt, gan ceļojot, gan esot publiskās vietās, gan pat koncertos, lai nebūtu tik ļoti skaļi.
tādi ausu tā kā riņķīši, kurus ieliek iekšā. Mani ieintriģēja viņas, jā, jo es diezgan jūtīgi esmu uz trokšņiem, un tā kā strādāju skolā, īpaši starpbrīžos, man ir diezgan grūti tur atrasties. Tad mācību piedarumu organizēšana, to jau es varētu sasaistīt ar mācības vietu sakārtošanu. Tātad, kad tāpat kā mēs arī drēbju skapīšus vai virtuves skapīšus varam saorganizēt, tā arī tagad ir pieejami lētām naudiņām visādi priekš rakstām lietām, kur salikt, lai tomēr nav kaut kādā čupā vai kā, kaut kādas kastītes vai attiecīgi mapītes, kaut kas bērnam ir, jo mazāks, jo viņam labāk pārskatāmāk, jā, tad viņam vajadzētu tās lietiņas tā kā ideāli, ja viņas ir tā kā ar sējiņām pret viņu, saliktas tā, ka viņš kaut kā redz, jā, viņam tie dziļie plaukti varbūt mazākam bērnam tā grūtāk, viņam tad plauktā orientēties, bet ja ir tādi slīpie plaukti, tā kā grāmatās, tā kā grāmatu veikalos izlikt, tad ļoti labi. Bet, viss var pielāgoties, protams, ja tas nav akūti, tad nav obligāti jāpērk tādu plauktu. Vēl viena lieta ļoti svarīga ir ieturēt pauzes. Man liekas, ka mēs latvieši esam ļoti strādīgi, man liekas, ka pat pārāk strādīgi, ejam tā uz pilnu jaudu un bieži vien šo aizmirstam, bet smadzenēm ir svarīgi vismaz pusstundu dienā nerisināt nekādas problēmas, neko baigi aktīvi tā nedomāt. Un ir svarīgs šīs pauzes. Arī, kad mācamies, tad vismaz ik pēc stundas vajag ieturēt kaut kādu pauzi. Universitātēs tas noteikti atkrīt. Tur tātad, jā, tās lekcijas pusotra stunda, un tad tik tev spīd kaut kāda pauze. Mazākiem bērniem, jā, es teiktu, jā, pusstunda, 40 minūtes tas ir, un tad obligāti vajag ieturēt pauzes. Ir arī video, kur var ļoti labi ar kaut kādiem vieglām kustībām, tur roku izpurināšana, tur izstiepšanās, kur palīdzam, jā, savam ķermenim arī no tādas konstantas pozīcijas tomēr izkustēties, un tas arī uzlabo asinsriti un palīdz, protams, arī domāšanai. Vēl viena, kā maza nianse, bet pārliecinies, ka es lietoju pietiekami daudz ūdens. Ūdens tātad ir ļoti svarīgs mūsu organismam, nav tā, ka non-stop jādzer, bet sava dienas deva ir jāizdzer. Un kas arī, lai mācības asociētos ar kaut ko patīkam, kad esam kaut kādu posmu noslēguši vai visu darbiņu izdarījuši, tad noteikti vajag kaut kā sevi iepriecināt, kaut vai un nav obligātam jābūt kaut kam materiālam, ka tur es nezinu, kaut ko tur iešu pirkšu vai došu kaut kādas dāvanas tam bērnam, bet, piemēram, bērnam samīļot viņu, jā, pasēdēt ar viņu, paņemt viņu klēpī, ka viņš jūtas īpaši, ka viņam pievēršās, ka viņš šo darbiņu izdarījis, jā. Paši sev mēs varam atļaut iziet pastaigā, nezinu, tur noklausīties kādu mīļāko skaņdarbu vai noskatīties kādu labu filmu. Atļaut sev iet tur vannā relaksējošā, tā kā tas apbalvojums var būt dažāds, un noteikti tas būtu jādara, lai mums arī smadzenēs izstrādātos šis gandarījums un šie laimes hormoni. Un līdz ar to mēs to savienojam kopā ar mācību procesu. Tad arī būs vieglāk viņam pieķerties, nevis, ka mums laiku tas ir šķiet grūti, kaut kas garš, kaut kas ilgs, kaut kas nepanesams. Tad tu vienreiz tur izcīnies, izmācies, un pēc tam nākošais pieķerties jau ir tā kā aizsarga mehānisms, ka nē, man šito nevajag, jā, jo tur nekā labi nebūs, bet tā kā galā ir kaut kāda pozitīva iespēja, pozitīva mirkļi, tad mūsu smadzenes, es tur tagad bišķiņ pastrādāšu, bet pēc tam būs forši, jā, un tad ir patīkami. Tā, atkal aizrāvos, jā. Tātad Young Living ētriskās eļļas,
Viņas tātad ir augstākās kvalitātes, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es esmu izvēlējusies šīs eļas, jo viņiem ir ļoti pārskatāma izcelsme. Tātad es varu noskaidrot, no kuras fermas, no kuras pasaules malas nāk, un ka tās ir pilnīgi organiski tīri audzētas bez pesticīdiem, un augsne ir pārbaudīta un ir testēšana eļām, tāpēc es droši varu tās lietot. Un iesākumā, ja neesat lietojuši ētriskās eļas, noteikti iesaku pamēģināt Young Living starta komplektu, kas ir redzams attēlā. Tad šobrīd starta komplektā ir 11 ētriskās eļas, difūzers un mazais augu eļas tilpuma pudelīte mazā, kuru var izmantot kā bāzes eļu, lai atšķaidītu ētriskās eļas, jo tās ir ļoti, ļoti koncentrētas un arī lietojot uz ādas, tad ieteicams atskaitot lavandu, var lietot neatšķaidīt, bet arī var viņu šķaidīt, īpaši arī maziem bērniem noteikti vajadzētu pašķaidīt. Un starta komplekts, ar ko viņš tāds īpašs, tāpēc, ka ētriskās eļas nav kaut kāds zāles, kuras izdzers un uzreiz kaut ko baigi jutīs. Viņas iedarbojas, ja viņas lieto regulāri un lieto tā visam ķermenim, visām vajadzībām, gan emocionāli, gan uz ādas, gan gramošanas sistēmas atbalstam, gan elpceļu atbalstam, gan mājas tīrīšanas, uzkopšanas līdzekļos. Tā kā es atvainojos, aizkrita balss. Man laikam jāpacerās. Un arī tātad, kad šīs ētriskās eļas tiek lietotas tā visaptveroši, tad mēs noteikti uzreiz arī redzam šīs pārmaiņas. Un tāpēc es iesaku to starta komplektu, arī tas ir naudiņas ziņā visizdevīgākais, jo atsevišķi to visu pērkot, sanāk ap 40% viss dārgāk. Tā kā tāds pirmais sākums, ar ko sākt, tas noteikti ir starta komplekts. Un paldies, Young Living, kuri šo komplektu ir salikuši kopā. Līdz ar to nav jālauza galva, ko pirkt, kāpēc pirkt, bet vienkārši sākt ar šo, un tad tikai kaut ko papildus, ja ir vajadzība, tad var piepirkt klāt. Bet ar šo starta komplektu jums jau ir pilns sets, ar ko atbalstīt sevi, savu ģimeni visos veidos. Un kas man visvairāk patīk, tas ir seed to seal garantija Young Living ētriskām eļām, kad šī ir viena kompānija, kas atbild par produkta izveidi no sēkliņas līdz korķīša aiztaisīšanai. Tātad es nezinu daudz tādas citas, ja godīgi. Un tas man, es tagad smažoju ilang. Tas man sniedz drošības sajūtu, kad šie produkti ir tiešām augstākās kvalitātes un nenodarīs ļaunumu ne man, ne vidēji apkārt. Un tiek ievēroti visi drošības pasākumi saistībā ar ētriskām eļām. Tad kādas ētriskās eļas var palīdzēt mācību procesam? Tātad pirmās vietas ieguvēja, protams, ir piparmētra. Tā ir arī starta komplektā piparmētra. Piparmētra ir diezgan stipra, tāpēc viņu lietojot difūzerī, baigi nepārspīlēt ar pilienu daudzumu, jo pietiek ar dažām pilītēm, un arī, ja viņu smērē uz ādas, viņa rada vēsuma efektu, viņa arī palīdz savilktiem muskuļiem, kas nereti rodas, kad ilgstoši jāsēž, vai ir spriedze, vai saspringums un stress, tad viņu var sajaukt ar bāzes eļu. Var kopā ar lavandu, kas ādai arī ļoti patīk, un var iesmērēt, var palūgt arī vīram
tātad saspringtos muskuļus vai pats izmasēt ar bāzes eļļu. Piparmētrā skaitās arī autovadītāju ētriskā eļļa. Es arī uzdāvināju savam brālim, kuram nereti gadās būt pie stūris naktī, un uzdāvināju mazo ar filcīti mašīnu difūzeri, kur tātad tādās apaļais filcītis, ko ieliek tādā turētājā, ko var ielikt tur, kur mašīnā pūš gaisu. Un es uzdāvināju šo tādu mini difūzerīti ar filcīti un piparmētra ētrisko eļļu, un brālis, jā, ir sajūsmā. Tātad piparmētra, ko viņa dara mācību procesā, viņa palīdz, jā, noturēt fokusu, viņa arī tā kā prāta asumu tā uzasina, nu, kad, jā, ja liekas, ka nāk miegs, ka tāds nogurums, tad noteikti, jā, var ieelpot piparmētru. Man ļoti patīk, man piparmētra ir arī kā rīta eļļa. Es viņu bieži sajaucu arī kopā ar citrusiem. Viņa ļoti labi sadara kopā ar citrusiem un smažo lieliski. Tā ir arī mana pamošanās eļļa. Arī no rīta to ielieku difūzerī. Arī bērniem ir daudz vieglāk pamosties no rītiem, ja ir šī ētriskā eļļa ielikt difūzerī. Otra būs rozmarīns. Rozmarīns arī ir diezgan spēcīgs. Tas arī atbalsta atmiņu. Rozmarīnu arī var ieelpot no pudelītes vai arī sajaukt ar kādu citrusiņu. Ar citrusiņiem jāiet kopā arī tas pats piparmētra, rozmarīna arī iet labi kopā. Vēl no garšvielām es arī lietoju baziliku. Baziliks, interesanti, ka viņš nesmaržo kā baziliks, kā mēs saprotam to, nu, piemēram, no lapiņām dārzā. Bet citiem nepatīk, bet man ļoti, ļoti patīk. Baziliks arī mazina, ja ir kaut kāds spiediens galvā, tad mazina, jā, arī, jo arī bieži vien diskomforts galvā rodās no saviltajiem muskuļiem, tad baziliks arī ir tas, kas atslābina. Nākošā ētriskā eļļa ir apelsīns. Tā ir, nu, visiem viņa patīk. Jā, visiem viņa patīk, tāds laimes sajūta pudelīte, tā kā saulīte. Apelsīns tātad novērš trauksmi, viņš palīdz nomierināties, viņš arī rada tādu laimes sajūtu, un viņš lieliski iet kopā, jā, ar iepriekš pieminētiem piparmētru, rozmarīnu, baziliku. Nu, brīnišķīga ētriskā eļļa. Arī noder gan, kad esam satraukti, gan arī viņa jauki arī nomierina vakarā vai vispār, kad ir kaut kāda drūma diena un liekas, ka nekas neiet un nesenāk tā kā vajag, tad vajag pasmaržot apelsīnu. Un ir daudz tāda pacelējošāka sajūta. Eikalipti. Jā, ir veseli 3 eikalipti pieejami no Young Living. Vispār pasaulē ir vairāk kā 700 eikaliptu šķirņu, bet mums ir pieejami 3 eikalipti. Radiata, Eucalyptus blue un Eucalyptus globus. Tur sīkāk var palasīt par katru. Zinu, ka Eucalyptus blue ir tas eukalipts, kur, ja kādam gadījumā ir alerģija no eukalipta, tad Eucalyptus blue ir tas, no kura nav alerģija. Eukalipts arī viņš palīdz atmiņai, viņš palīdz arī prāta asumam, līdzīgi, jā, kā piparmētra un rozmarīns. Tad arī man ir, nav bildīt, bet man ir ilang ilang. Ilang ilang arī palīdz tikt galā ar trauksmi, kas nereti rodas, kad jāmācās. Viņai arī tāda saldena smarža, un kas ir atšķirīgs no citām ētriskām eļļām, kuras nomierina, tad ilang ilang nerada miegainību.
Tātad tas ir labs variants pa dienu, kad jāvajag mācīties, bet gulēt vēl nav laiks. Jā. Tātad, ja ir trauksme, tad ir langi vai arī apelsīns. Jā. Tātad apelsīns. Kaut arī apelsīns arī dara vakaram, un arī langi dara, bet viņš nerada tik lielu miegainību kā citas ētriskās eļļas. Tad Young Living ir brīnišķīga kolekcija speciāli bērniem, Kids Sense. Tātad man Kids Care, ļoti patīk man Kids Care, tāds koksnīgs. Tātad tur ir tējas koks, salmene, egle un krustnagliņa. Man ļoti patīk. Ar ko Kids Sense ir īpaša? Šīs ētriskās eļļas sērija jau ir atšķaidīta. Tātad te nav 100% ētriskā eļļa, bet ir jau atšķaidīta ar bāzes eļļu. Un tātad, ja ir lielāka bērna, tad var uzreiz arī lietot uz ādas. Ja ir mazāk, tad noteikti vēl jāatšķaida ar bāzes eļļu, jo mazāks bērniņš, es pēc tam parādīšu, arī būs tabuliņa par šķaidīšanu, ja lieto uz ādas. Bet difūzerī ļoti labi. Šī ir arī pēc tādas garas dienas, intensīvas, kad bērns ir visu, ko piedzīvojis, viņam tur raiba emocionālā gamma, tad Kids Sense arī ļoti forši ielikt difūzerī, lai var no piesātinātās dienas mazliet atgūties. Un Kids Care ir arī domāts ādai, kad, ja ir kādi nobrāzumi vai sasitumi, tad droši var likt uz ādas Kids Care ēterisko eļļu maisījumu ar bāzes eļļiņu. Tad ir Tummy Joys Kids Sense. Kids Sense Tummy Joys ir bēderiņa atbalstam, gramošanas sistēmas atbalstam. Nereti, kad mēs satraucamies, mums ir diskomforts vēderā, arī bērniem. Parasti mazākiem var pamanīt, kad par kaut ko satraucās, kaut kāds pirmā skolas diena un sveši cilvēki apkārt, jā, tad mamīt bēderiņš sāp, jā, tad Tummy Joys lieliski dodas palīgā. Arī es lietoju arī no starta komplekta Daijoys. To gan tad obligāti jāatšķaida ar bāzes eļļu. Jo, jā, man pirmais, ko es iegādājos, arī bija starta komplekts, un tāpēc Daijoys, viņš gan tā ļoti specifiski smaržo, bet ja no sākuma man viņš tā nevisai patika. Ētriskām eļļām ir tā, ka jāļauj ožai pierast, jo mēs esam īpaši, ja neesam lietojuši ētriskās eļļas, mums oža ir tāda ar sintētiskām smaržām mazliet tāda ietekmēta, un mēs dabiskās smaržas uzreiz tā neuztveram ar atvērtu sirdi. Nu, tātad Tummy Joys, jā, tātad ir tāds piparmētrīgāks, tur ir tātad krūzmētra, maikā piparmētra, fenhelis, kardamons, jā, un tas atceramies, ka tas nav tikai smarža, tātad ētriskās eļļas ir ar spēju nokļūt mūsu asinsritē, jo viņu molekulas ir tik smalkas, mazītiņas, ka tiek cauri mūsu ādai, gan augšējiem slānim, gan iekšējiem slānim, un tiek mūsu asinsritē. Tāpēc tas ir ne tikai ar smaržu saistīts, bet tiešā kontaktā arī ar mūsu organismu. Kids Sense Refresh. Tas mums bija top eļļiņa pagājušo gadu. Mēs divas iztērējām. Smaržo patīkami. Te ir tātad arī šis eikalipts. Šis ir tāds domāts, jā, tāda svaiga ļoti. Arī elpceļiem. Smērēju arī te uz krūtiņām, ka ja bija kaut kādi puņķi vai klepi, un viņš arī
relaksējošs, atslābinošs, jā, un arī ar vieglu vēsmu tādu sajūtu. Un var uz pēdiņām smērēt, ja pēdās mums ir vislielākās poras, tātad tur nevelti mums agrāk arī, es biju maziņa arī smērēju uz pēdām dažādas ziedes, tātad, jā, caur pēdām mēs ātrāk uzņemam šīs visas labās vielas. Nu, un, lai labi mācītos, noteikti ir svarīgi arī labi izgulēties. Dreamies, tātad atvieglo miedziņa valstības nokļūšanu. Ļoti patīk, mums arī ir izveidojies šis rituāls, ka mēs aptuveni stundu pirms gulētiešanas mēs ieslēdzam difūzeri, ieliekam metriskās eļļas, kas atbalsta miedziņu. Šeit jau ir gatavs maisījums ar lavandu, ģerāniju un pumelīti. Ļoti maigs, viegls, bet no starta komplekta man ļoti patīk arī Stress Away un lavanda kopā. Un arī tas pats Kids Care, ko es rādīju sākumā, tas arī man patīk miedziņam, un miedziņam no starta komplekta arī frankincense vai vīreks nodara un kopaiva. Un, jā, svarīgi, jā, protams, ievērot arī šo, lai bērns ir tiešām izgulējies. Es zinu, ka ir grūti nolikt bērnus gulēt, bet kad tomēr ieviest un iet tā konstanti uz to mērķi, kad, jā, kad vasaras režīmā ir bijis tas brīvais gulēšanas režīms, tad var pa vakariem, ja tur pa 15 minūtēm ātrāk mēs ejam gulēt, un kamēr nonākam līdz tam vēlamajam laikam, un miegs ir ļoti svarīgs, un tad, jā, šī eļļiņa Dream Ease noteikti var palīdzēt. Mums pieaugušiem arī ir jāizguļās, un miegs ir arī ļoti svarīgs, kā jau teicu iepriekš, tās Stress Away, un lavanda noteikti palīdzēs. Kid Power ir vēl viena ētiskā eļļa, tātad šī noderētu dienai, te ir tātad tāds ētisko eļļu maisījums, kas tā kā motivē, tā kā dod tādu drosmi un aiziet daram, ja, tā kā tas varētu būt, kad skolas sākumam, satiekot jaunus draugus, ejot uz treniņiem, kaut kas mazliet biedē, varbūt tāds liekas izaicinošs. Kid Power ir tāds ļoti tāds vasarīgs, man šķiet, viņš asociējās ar kaut kādām pienenēm, ar kaut ko tādu, tāds sprādziens ar kaut kādu pozitīvismu. Tā kā, jā, Kid Power noteikti var arī, piemēram, kausiņā, ja mēs paņemam ētisko eļļu, mēs iepilinām pilīti, saberzējam rociņas un izveidojam kausiņu. Un ieelpojam, un varam arī sev iedrošināt kopā ar bērnu, piemēram, man izdosies, jā, un kaut kāds tāds apstiprinājumu vārdus, iedrošinājumu vārdus, vai kad es esmu drosmīgs un man patīk jaunas pieredzes vai kaut kas, un tātad šādi mēs varam gan sev, jā, tā kā moderni sauc tās afirmācijas, mēs tieši ētisko eļļu saimnes grupā ejam šim cauri, man ļoti tas patīk pašai. Citreiz ir izaicinoši, protams, tur, kad ir kaut kāds ņagu laiks, var izkrist, bet es iedrošinu nepadoties, izkrita viena diena, var nākošajā, un ejam uz priekšu. Tātad Kid Power iedrošināt sevi, bērnu uz tādiem jauniem izaicinājumiem. Un te tad Genius, te jau nosaukums izsaka visu. Šis ir brīnišķīgs ētisko eļļu maisījums ar
vīraku ar ciedru koku melisu, kas ideāli noder mājas darbu veikšanai. Tātad, kā mājas darbi, pirmkārt, tas rada tādu pozitīvu atmosfēru, mēs ieslēdzam difūzerīti, bērns var pats iepilināt un sākt mācīties, bet var arī, protams, izmantot tās eļas no starta komplekta. Un tātad, vai arī kaut kāds, piemēram, tur jāmācās tur kaut kāda instrumentu spēle vai vēl kaut kas, jā, tātad šo visu var izmantot. Nu, un ir arī pieejami KidsSense rullīši jau gatavi. Kas tad rullīši ir? Rullīši ir ar rullīšu uzgali, kur ļoti ērti, piemēram, šādu te iedot bērnam līdz uz skolu, viņš arī var pats sevi atbalstīt. Vai arī jūs varat no tām pudelītēm, ko iepriekš rādīju, paši uztaisīt rullīti, izdomāt kādu foršu nosaukumu iedvesmojošu, un bērns var skolā pats to izmantot. Tātad, jā, un arī man arī ir līdzi somiņā mans smaržu rullītis, kur mēs varam arī tās pašas minētās eļas fokusam, visam tam, ko es iepriekš rādīju, mēs varam izveidot rullīti, vai arī jāskatās pēc vajadzības. Piemēram, tā kā man ir darbs diezgan izaicinošs, stresa pilns, tad man ir līdzi fokusam, es tātad no rīta parasti, man ir difūzeri pamošanai, bet man ir parasti līdzi kaut kas pret trauksmu, pret stresu, piemēram, Stress Away. Es pat citreiz vienkārši paņemu pašu pudelīti un atveru, pasmažoju, vai arī iepilinu plaukstā, tā kā es jums rādīju, un izveidoju kausiņu un iesmažoju dziļas ielpas. Un, jā, arī mums vajadzīgs šis atbalsts, un atcerieties, kad arī mums ir vajadzīgi atelpas brīži, tas ir grūti, citreiz liekas neiespējami, bet kaut vai 10 minūtes, kaut vai 5 minūtes, citreiz ir tiešām no svara, kaut vai kripatiņas, jā, nevis, ka skrien non-stop. Šobrīd mums šeit tas progresīvais laikmets ir ar to, ka nevis, kad nedara, bet kad dara pa daudz, un ir šīs izdegšanas un visādas, jā, savilktie muskuļi. Tas, protams, tur psiholoģiski man šķiet ļoti saistīts, ka jā, ir šis pašvērtējuma problēmas, kad vērtē sevi tikai pēc padarītā darba, nevis pēc tā, kad es esmu, jā, un tātad vajag balansu. Es nesaku, ka nav nekas jādara, ir jāieplāno darbiņš, bet ir jāieplāno arī atpūta tāpat kā darbiņš. Un tas pats arī bērniem. Tātad, ar ko es redzu, ka bieži vien bērni ir pārslogoti ar tik daudz aktivitātēm, viņiem ir treniņi, pulciņi, un ka viņam arī nav laika pabūt pašam ar sevi. Es uzskatu, un arī esmu lasījusi pētījums, ka tas neko labu neveic, neko nenokavēs. Ja? Bērns attīstīsies un mācīsies vislabāk, ja viņam būs sabalansēts tas dienas ritms. Jā, būs šis dienas ritms kārtība, kad mēs darām to, bet noteikti būs arī laiks sev, brīvā spēle vai brīvais laiks, kad bērns dara, ko grib. Dara, ko grib, protams, nenozīmē, ka dara, ko grib, kas viņam kaitē, bet ka viņš var izvēlēties un pabūt vienkārši, jā. Tas ir arī svarīgi arī mums un arī bērniem, un tad arī mācību process iet labi, jo smadzenes ir atpūtušās, smadzenēm ir arī bijis laiks pabūt ar sevi. Un te tātad ir šis ētrisko eļļu atšķaidīšanas karte. Tātad, jā, te ir uz 10 mililitriem, tātad 1 līdz 3 pilieni. Pārējais ir bāzes eļļa, jā, tātad bāzes eļļa, jebkura augu eļļa, kurā mēs varam atšķaidīt, tad no 2 līdz 6 gadu 6 pilītes, tad ir 9, 12, un tad jau, var lietot līdz no 15, jā, kaut kā līdz 15 pilītēm. Un ir arī mums lielisks KidsSense Little Oilers starta komplektiņš arī ar šādu te jauku difūzerīti. Difūzerīti var arī nopirkt atsevišķi, pūcīte,
Tā ir gan gaismiņas, gan nomierinošas skaņas. Tur, ka it kā atrodies mežā vai pie jūras. Un tas tiešām noder. Man puikām ir vecais difūzerīts ar pingvīniņu. Viņiem to vairs nepārdod, ir tikai pūcīta, bet tas viņiem ļoti patīk. Viņi ar prieku ieslēdz, viņi zina, ka mēs slēdzam iekšā. Viņi tad arī zina, kas seko tālāk, ka mēs jau lēnām kārtojam mantas, tad mēs lasām grāmatu, tad mēs ejam tīrīt zobus, vilkt pidžamas, mazgāties, un citreiz, jā, viņi grib, ka paliek tas difūzerīts ieslēgts, pat, kad viņi iet jau zem sedziņas čučēt. Nu, tā tad, jā, izbaudam metriskās eļas, sasaistam tās ar pozitīvām asociācijām, un jā, te arī angliski kā uzrakstīts, ko visu dari, pabeidz ar lielu apskāvienu, noteikti bērniem mazajiem, arī lielie, cik nu ļaujās, var kaut vai uzlikt roku uz pleca vai pateikt kādu apstiprinošu vārdu, un arī pati sev pateikt, kad šī diena ir bijusi brīnišķīgi izdevusies, brīnišķīgi esmu paveikusi lietas, kas bija jādara. Ja arī kaut kas šobrīd nesanāca, tas nekas. Fokusējamies uz to, kas ir izdarīts. Jā. Nu, kā tad ētriskās eļas no Young Living var iegādāties? Young Living ir ieviesis pārdošanas procesu caur reģistrāciju, tātad, un tas notiek, kad jebkurš pircējs var kļūt par potenciālo pārdevēju. Tas nav obligāti jādara, bet ja ir vēlme, un ja, piemēram, kāds ierauga tev mājās šīs ētriskās eļas un saka, es arī tādas vēlos, kuras tādas var iegādāties, tad tu vari šim cilvēkam pārdot ētriskās eļas, un Young Living kā pateicībā tad sniedz arī atgriezenisko saiti arī naudas ziņā, ko tu vari izmantot arī pērkot savu produktus uz priekš sevis, vai arī var saņemt kā naudiņu. Un vēl kas ļoti, ļoti svarīgi ir, kad pērkot šādā veidā, tiklīdz tu kādam pārdod ētriskās eļas, tu vari arī nodot visu to informāciju, ko tas iegūst pati lietojot šīs ētriskās eļas. Jo, ja mēs pirktu veikalā, jūs diez vai uzreiz atcerētos visu to bagāto pielietojumu veidus un visu vienā reizē, tikai parunājot ar pārdevēju. Tāpēc lieliski, kad tavs pārdevējs ir kāds tavs paziņa vai draugs, ar kuru tu vari pēc tam arī konsultēties. Tātad šo pasūtījumu veids caur Young Living mājaslapu, tad ievadot, piemēram, šis ir mans Young Living ID kods. Es esmu skaitos kā jūsu enroller, bet jūs ievadat to kodu, kas jums dalījās ar šo video vai kurš jums piedāvāja paskatīties par Young Living ētriskām eļļām, tad sazinieties ar savu personu. Un kurjers atved šo paciņu ērti pie jūsu durvīm. Ja neesat mājās, atstāja tuvākā pakomātā, tiešām, es domāju, iepirkšanās šādā veidā mūsdienās ir ļoti, ļoti ērta. Ir arī iespēja pieteikties Essential Rewards. Es vienmēr to iesaku, vismaz pirmam pirkumam noteikti. Ja tas nav aktuāli, no tā var atteikties, bet tad, kad ir šis Essential Rewards, piemēram, jūs pērkat pirmo pirkumu, kas ir diezgan liels, jūs jau varat katru mēnesi Essential Rewards programmā nāk klāt kaut kādi bonusiņi, kaut kādas eļļiņas pa brīvu. Jūs jau varat saņemt vēl vienu ētrisko eļļu pa brīvu. Ja? Un arī notiek tātad dāvanas pēc 3., 6., 9., 12. mēneša, ja? Tātad, ja ir nopirkts kaut kas par 120 punktiem. Un pats svarīgākais tātad, ka tu nebūsi viena, tātad mūsu ētriskās eļļas saimnes priekšgājēji ir sarūpējuši ļoti labu informācijas bāzi, kas ir slēgtā Facebook grupā, kur tu vari piekļūt ar savu reģistrācijas numuriņu, kad tu esi nopirkusi kaut ko.
Tev noteikti būs jaunas draudzības un domu biedri, ir arī WhatsApp grupa. Tātad es arī sūtu uz e-pastu saviem Young Living draugiem papildus informāciju. Un tātad, jā, un es kļūstu tavs eļļu draugs, arī tas cilvēks, kas tevi uzrunāja, lai tu varētu iegādāties ētiskās eļļas, kļūst par tavu eļļas draugu, un visa mūsu šī grupa kopā un dalamies, un tā mēs uzzinām aizvien jaunus un noderīgākus veidus, kā pielietot tās ētiskās eļļas, ko esam nopirkuši. Tas tad arī būs viss. Es laikam nesanāca ļoti īsi, bet centos, cik varēju. Ja kādi jautājumi, tad sazināmies telefoniski vai e-pastā, lai jums mierpilns jaunais mācību gads un lai veiksmīgas mācības lieliem un maziem.